Troteru arī bija noraidījums, Trotera maiņa, un šī maiņa arī kā pirmā sāk skaidrs kā vairākuma izmantošana. Troters meties riba vārtos! Miķels Rēdlīgs, lieliski broka Troteru piespēle un skaidriskais vairākums realizēts 12 sekundēs. Tur arī jebkurā spēlē, tīpaši jau play-off. Redzam, šī piespēle tur izgāja cauri līdz brokam Troteram un pēc tam neatvairāms Miķeļa Rēdlīga metiens. Ja, it kā jau Gārnets paspēja pārvietoties, bet tik un tā neko vairs nespēja darīt. Ļoti precīzi zem vārtu pārlikņa. Atkal Trotera maiņa, šoreiz gan neizdodas uzvarēt iemetienā, Derļuks. Bet tur Miķels Rēdlīgs izcīnīja ripu. Un ripa vārtos! Lauris Dārziņš! Lieliska kombinācija! Lauris Dārziņš 2-0! Skaidrs, ka vairākuma rezultāts kļūst 2-0. Lauris Dārziņš trāpīgi. Redzam, Gunta Galviņa piespēle, Broka Trotera piespēle un Maikls Gārnets vienkārši pārvietojās uz ko stūri. Šķiet, ka Maskavas Dinamo pusminūtes pārtraukumu, vēlreiz skatāmies. Lieliski rāpa Lauris Dārziņš, mūsu rezultatīvākajam vārtu guvējam. Pirmie gūtie vārti play-off turnīrā. Aizsargam. Graņāks ar Jalasvāru. Aizsargu pāris. Un ripa vārtos. Nosēc tur redzamību Mikēlam Telkvistam uzmet. Viņiem šo braucienu. Pusotra minūte, nedaudz vairāk jāspēlē. Jā, tur divi. Graņāks met pa vārtiem. Redzam, divi spēlētāji bija pilnībā noseguši redzamību mūsu vārtsargam. Jaunais spēlētājs mūsu spēlē. Bukārta metienu tver Maikls Gārnets un te ļoti rupi Gorbanovs nospēlē, pa ko arī saņem 2 minūtes. Tur pieslidoja. Nevajag Petrovickim neko tagad darīt. Tālāk Surovijs uz pretējo pusi. Ņeževijs. Labi. Petrovickis. Cibuļskis un ripa vārtos! Lielisks pretuzbrukums! Ņeževijs 3-1. Visi izdarīja kā labākajos paraugos. Redzam, Ņeževijs arī iesāk šo uzbrukumu. Lieliski Petrovicki piespēle. Cibuļskis kritienā un precīzi arī Aleksandrs Ņeževijs. 3-1. Aleksandram Ņeževijam iepriekšējie vārti Maskavā bija 100, viņa vārti spēlējot arī pirms tam vēl. Un Kokarevs lieliski spēlē Telkvists. Un šeit Komarovs ļoti rupi nospēlēja. Nevajag atbildēt. Šobrīd tiesnesis pat nereaģē. Interesanti gan, kas tad tas bija? Jā, Komarovs vienkārši pieslidoja un notrieca mūsu spēlētāju uz ledus. Vispār tiesneši paši sev rada problēmas šādā. Jo maskavieši turpina šādu rupju spēli un tiesneši pilnīgi nereaģē. Uz šīm provokācijām, tur mums Andris Džeriņš, turklāt Gunts Galviņš bija aktīvākais spēlētājs. Šobrīd arī Telkvists vaicāt izskatās galvenajam tiesnesim. Kas tad? Gorbanov metiens garām vārtiem, Telkvists piespiež ripu pie ledus un Gunts Galviņš aizstāv savu vārtsargu. Un tur cīniņš, Gunts Galviņš ar Zainulinu. Savs vārtsargs ir jāaizstāv. Jā, bet tur tiesnesis parādīja, man liekas, sklupināšana, tikai interesanti kā. Un te arī jau saķērās, Miķelim Rēdlikam gan nevajadzētu cīkstēties ar. Un Gunts Galviņš nogāž uz ledus Zainulinu. Zainulins augumā ražanāks un masīvāks spēlētājs. Aplausi Guntim Galviņam. Var teikt, ka šajā cīņā pēc punktiem viņš uzvarēja. Metiens un arī palido aizsargu tīklā. Un tas Saimants uzsāk, kā Krišāna Rēdlika. Surovijs un Karsums uzņem ātrumu 2-1. Piespēle un ripa vārtos! 4-1 mazākumā! Un tas ir vislabākais sods par maskaviešu ropību. Gūti vārti skaidriskajā mazākumā. Tomašs Surovijs ar lielisks pretuzbrukums, teicam piespēle un arī ļoti precīzi Tomašs Surovija metiens. 4-1, vēl 51 sekundi gan jāspēlē skaidriskajā mazākumā. Vairākumā Troters uzvar iemetienā, bet ripa šobrīd ir iegūta. Šādā veidā Maskavas Dinamo. Un ripa vārtos! Miķelis Rēdlīgs 5-1 saņemiet par savu rupību. Šeit neviens nav, kurš nobītos. Šajā komandā tādu nav spēlētāju. Šobrīd Zurečenskis iznāca pirmo reizi laukumā kopā ar komandu.